mēs jums pastāstīsim pasaku, dāvināšanas pasaku. Rūķi pārnāca mājās stipri sašļupuši. Nonākot pie savas mājas namdurvīm, viņi bija galīgi saskābuši. Rūķēni bija bēdīgi, jo pazaudēja kopīgo naudas maciņu. Pārnākot mājās, Rūķi iegāja bērnistabā, apsēdās uz grīdas, sakrustotām kājām un ņēmās gudrot, ko lai tagad iesāk. Rūķi bija nolēmuši Ziemassvētkos vecākiem uzdāvināt kafijas dzirneviņas. Tagad no šī nodoma nācās atsacīties. Mēs to pazaudījām, kad pārbaudījām iedegušos zvaigznes. Vasarā mēs varētu sākt pļāvāt mātes. To vasarā svin Ziemassvētkus. Vai tad Ziemassvētkos pļāvā augurkus? Jāņem taisnība. Vai tad Latvijā tāda brīnumveži ir panīti? Vecākiem veciem tikti skaļi puči. Puķis taču nevar palīdzi meklēties. Izdomāju, mēs vecākiem uzdāvināsim vislabāko visu. Tad vai tad vasars un meklītas lepalīt? Jā, uzzīmētu vārdu. Mēs to ietīsim pašā labākajā dāvana papīrā. Ko mēs zīmēsim pasakā? Pazaudējušo maciņu pilnām smaidiem. Maciņas ar pilniem smaidiem sagādājas vecām mammai un tētim